Sveiki, mani sauc Lita, un šovakar es tev nolasīšu pasaciņu Rūķi, Karnes un Zīnols, un arī būs meditācija attiecīgi pieskaņot šai pasaciņai. Un sāksim mēs ar Donnas Īdeni pāris vingrinājumiem, kas sakristos enerģijas un palīdzēs varbūt tev vieglāk un labāk uztvert un klausīties šo pasaku. Tātad saberzējam rokas, nopurinam. Pretējā roka, pretējais plecs, ieelp deguns, izelp mute. Un braucam pie pretējā gurna, ja? Tad plecs, gurns. Un tu tā kārtīgi pieskries. Tā, nopurinam rociņas, un tagad piespiežam šeit uz virslūpiņas, virslūpas. Tas savieno ļoti svarīgas enerģiju meridiānas, un tagad uztais rokas šādi, un ieelpa, izelpa, izbrauc pa ķermeņa centru, un zem zodiņa šeit piespied un atslēdz viņu prom. Un tas palīdz būt brīviem no ārējās vidas ietekmes un paņemt dziļāk pozitīvās lietas un pieredzes. Un tad, ja tev gadījumā pasakas laikā nāk miegs un tu aizmirsti, tas pat ir ok, tev tāda reakcija var būt. Tas nozīmē, ka tavu dvēseli izstrādā dziļākus slāņus, bet vēl, ko tu vari darīt, tu vari, tad es tev parādīšu tā, šitā rokas, un tad šitā, un hops. Un tā pasēdēt kādu brītiņu, tas palīdz tad, ja mēs nevaram uztvert kaut ko. Tas savieno smadzeņu puslodus un arī sakārto enerģijas. Tas palīdz tajos gadījumos, tad, kad tu lasi grāmatu, piemēram, 5 reizes vienu teikumu, un tu neatceries, ko tu izlasīji. Tad šis te vingrinājums ļoti labi palīdzēs. Tā kā pasakas laikā tu vari tā uztaisīt, bet ja tu miedz ciet, tad ļaujies tam, ja nekas nelīdz, un tu tā aizplūsti tādā interesantā stāvoklī, tas ir ok. Protams, vienmēr ir jāņem vērā arī nogurums. Tā, tagad pasaciņa. Iekārtojies ērti, aizver acis un ļauj, lai teksts pār tevi plūst kā meditācija. Un klausies tevi iekšēji arī, ne tikai vārdus, bet arī varbūt tev atnāk kāda atziņa un kādas sajūtas klausoties pasaku. Paldies tev, lai forši klausīšanās! Rūķi, Karnes un Zīnols. Es nezinu, kā man dzīvot tālāk, teica mazais Rūķis Zīnols. Viņam šodien mugurā bija tumši pelēks krekls ar atturīgām, tādas pašas krāsas, metāla pogām. Pogas Zīnols veikalā bija speciāli licis nokrāsot, jo tās bija pārāk metāliski spožas. Tas nu viņam bija pa daudz. Tāda ārišķība. Viņam tas ļoti nepatika. Kājās nopietnajam Rūķim bija pelēkas bikses uz lencēm, kuras ar lielām brūnām pogām bija piepogātas pie bikšu gumijas. Pogājuma vietās bikses savilkās uz augšu, veidojot tādus ļodzīgus trīsstūrus. Rūķim Karnesam tos vērojot, parasti gribējās ļoti skaļi smieties un ķiķināt. Lai to nedarītu, viņš parasti pētīja šos dīvainos, saļodzītos, mīkstos trīsstūrīgos veidojumus un prātoja. Kādus garlaicīgus matemātiskus vienādojumus no šitiem varētu uztaisīt Zīnols? Lai arī Karnes centās sevi padarīt nopietnu ar kaut ko tik ļoti drausmīgi pelēku un garlaicīgu kā matemātiskie vienādojumi, smieklus bija grūti apturēt, un jo nopietnāk runāja draugs,
jo lielāki smiekli viņam nāca. Karnes pats parasti ģērbās koši. Šodien viņš bija apvilcis kobalta zilas bikses ar dzelteniem atlokiem, citronu dzeltenu pogu un koši sarkanu kraklu, kuru rotāja īsta dimanta pogas. Krekla kabatiņā viņš bija iespraudis baltu kamēliju. Zieds brīnišķi smaržoja, un tā vien aicināja teiksmēnā dzīves saldmē un līksmē. Ko tu teici, Karnes pēkšņi attapās? Tu nezini, kā dzīvot tālāk? Mans jautājums ir, kāpēc tevi tas satrauc? Es to nekad neesmu zinājis. Es pat nezinu, kā dzīvot tagad. Es tik vienkārši ņēmu un dzīvoju nost. Vai tad nav labi un skaisti? Paskat, mums virs galvas ir debesis, zem kājām zeme, gaiss, ko elpojam, katra ieelpa un izelpa jau vien ir milzu bagātība un skaistums. Mēs nu gan esam dāsni apdāvināti. Un ko tu par to saki? Es nezinu, kā dzīvot tālāk. Zinols atkārtoja, par to, ka tu nezini un nemaz negribi zināt. Es vispār nešaubos. Tev jau viss vienalga. Ak, es ar tā gribētu, bez rūpēm un bez bēdām, tikai priecāties vien, bet kurš veiks zinātniskos pētījumus un izrēķinās to, cik tu esi garš un cik plats uz savu garumu un kāda ir mērvienība, kas raksturo tavu attālumu starp potītēm, kad stāvi plati izplastām kājām un kāda, kad šauri. Kāpēc es šogad paaugos par 6 centimetriem un tu par 6,5 milimetru? Redzi, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bez tādu rūķu kā es mērījumiem, pierakstīšanas un aprēķināšanas neviens un īpaši tādi kā tu nemaz nevarētu dzīvot. Ko šais draugs būtu mazliet tā kā apvainojies par šādu dīvainu vārdisku plūsmu, ja tik vien nebūtu kādā brīdī pazaudējis pavadienu, un kad otrs beidza jau aizmirsis, kas tad sākumā viņu aizķēra. Tādēļ viņš jautāja, kādēļ tu nezini, kā dzīvot tālāk? Kāpēc tu uzdod tik vienkārši jautājumu? Tu tak neesi muļķis. Tu tak varēji man pajautāt kaut vai, kā pēc visu aprēķinu un zinātniskās izpētes ir gadījies tā, ka es nezinu, kā dzīvot tālāk. Un vai ir, vai var būt, ka tikusi pieļauta kļūda kādos aprēķinos? Šajā brīdī Karnes patiešām satrūkās, un ne pa jokam. Viņš sāka kastīt savu koši dzelteno matu ērkuli un plati iepleta apaļās zilās acis ar melnajām garajām skropstām. Vai tik nebūs jāskrien pie Zilnītes, mūsu tik labi pazīstamās medmāsiņas? Viņš jau saprot, ka pie daktera vērsties būtu prātīgāk, bet Zilnītes sarkanie īsie svārciņi un uzticība rosošais smaids, maigā dziļā un nomierinošā balss. Rūķi bija radījusi
tādu pilnīgu pārliecību, ka Zilnīte ir ļoti, ļoti zinoša, un viņai var uzticēt pat visstrakākos un dažādākos slimību variantus. Viņam pat sagribējās tūlīt pat pie viņas aizlidot ar savu čiekuru spārmobīli. Krūķis attapās un atcerējās nepatīkamās bažas par draugu. Satraukumi viņam ļoti nepatika. Tie parasti radīja svīstošas paduses, mitras plaukstas un nepatīkami smirdīgas paduses. Ai, tā jā, viņš jau atkal bija aizsapņojies. Kas ar to trako zīnolu notiek? Ko viņš tur murgo? Kādi aprēķini un pētījumi par to, kā dzīvot tālāk? Vai tad ko tādu kā dzīve vispār var izrēķināt? Nē, nu šitāds jau var būt, ka var. Kā, lai viņam paskaidro, ka to nav iespējams izdarīt? Viņš tak mani neņem pa pilnu. Ir nu gan traki ar tiem pārgudrajiem, visu zina, bet patiesību neņem vērā. Karnes ar Zīnolu bija draudzējušies kopš dzimšanas. Viņi dīvainā kārtā bija kļuvuši ļoti tuvi, neskatoties uz savām skaidri redzamajām milzu atšķirībām. Un tad, kad Zīnols izglāba Karnesu no noslīkšanas lielzirņu pļavas peļķē, viņi bija kļuvuši nešķirami un abi jutās viens par otru tā kā atbildīgi. Un kaut kādā mērā kā viens pilnīgs vesels. Pēkšņi pie abiem krietnajiem draugiem pielidoja ciema galvenā bite Elūza. Ņemiet un gleznojiet! Mērciet pinzeles krāsā un sāciet vilkt ar rotu pa papīru, un līdz ko krāsa skarsies pie virsmas, jūs zināsiet nezināmo, un nezināmajam vairs nebūs nekādas nozīmes, jo jūs būsiet sākuši pavisam ko jaunu un uzgleznojuši kādu no savas dzīves daudzajām skaistajām versijām. Ņemiet un radiet savas dzīves gleznas, un tad visādi jautājumi un pārāk sarežģīti atbilžu meklējumi, kā arī pārlieku instinktu radītas uzticības personas vairs nemaisīsies pa brīnišķīgā mirkļa priekšplānu. Arī tu ņem krāsas, krītiņus vai kādu citu mēdīju un zīmē, glezno kā viens sirds un roka kāro. Uzliec fonā handpena mūzikas ierakstu labākai plūsmai. Un tikai tad, kad pabeigsi ar zīmēšanu, lasi stāstiņa nobeigumu. Tu taču gribi zināt tālāk par abiem jaukajiem rūķiem. Savus gleznojumus un zīmējumus tu izmantos kā spēka vietas, kur veldzēties grūtā brīdī. Kad sajutīsi, ka tev trūkst spēka vai atbalsta, paņemsi bildīti, uzliksi to uz krūtīm un mierīgi elpojot, tā pastāvēs vai pagulēs kādu brītiņu.
Pirms tam palūdz Dieviņu uzpildīt tevi ar vajadzīgo eliksīru caur šo zīmējumu. Un pirms tu ķeries pie gleznošanas, tu turpini ar meditāciju. Iekārtojies ērti, tu iekārtosies ērti, aizvērsi acis un meditēsi. Un nākošajā video es tev pastāstīšu, kā elpot meditācijas laikā. Paldies tev! Čau!